Kontakts ar doktoru Čārlzu Stenliju, nesot evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts, svētrunas, izsalkums un slāpes pēc Dieva otrā daļa. Kas ir pašas spēcīgākās emocijas, ko tu izjūti savā ikdienā? Vai tās ir dusmas, rūgtums, neusticība, trauksme, vai arī mīlestība, uzticība, pateicība? Mēs visi savā ikdienā paužam dažādas emocijas, kas ir tie cilvēki, pret kuriem tu izpaudi savas stiprās emocijas. Vai tās ir emocijas, kas tevi paceļ vai spiež pie zemes? Bet cik bieži dienas gaitā tu domā par to kungu? Vai tu jūti mīlestību? Vai jūties svētīts? Vai izjūti uzticību? Vai arī kaunu, vainu un nedrošību? Mūsu emocijas pret kādu cilvēku ietekmē tas, kādas ir mūsu attiecības ar viņu un cik daudz par viņu zinām. Tas nosaka to, kā tu jūties un ko domā. Tikpat labi to var teikt par attiecībām ar Dievu. To nosaka tas, ko tu par viņu zini un kādas ir jūsu attiecības. Es gribu aplūkot 63. psalmu, jo šajā psalmā Dāvids izsaka to, ko jūt pret savu debesu tēvu, ko jūt par savām attiecībām ar viņu. Es gribu turpināt runāt par izsalkumu un slāpēm pēc Dieva. Atvērsim 63. psalmu, lasīsim pirmos 9 pantus. Kungs, tu esi mans Dievs, es meklēju tevi, pēc tevis slāpst mana dvēsele. Tevis tvīkst mana miesa kā sausa un izkaltusi zeme, kur nav ūdens. Es esmu raudzījies pēc tevis tavā svētnīcā, lai redzētu tavu spēku un godību, jo tava žēlastība ir labāka par dzīvību, manas lūpas, lai tevi slavē. Tā es tevi teikšu visu mūžu, tavā vārdā pacelšu savas rokas, kā ar taukumiem un gardumiem ir pamielota man dvēsele un mana mute daudzina tevi ar gaviļu pilnām lūpām. Kad es tevi pieminu apguldamies un par tevi domāju uzmozdamies, tu esi bijis mans palīgs un tavu spārnu ēnā es līksmojos. Mana dvēsele tev pieķers, tava labā roka mani tur. Viņš saka, mana dvēsele tev pieķers. Pirmajos pantos viņš izsaka savas sirds ilgas. Viņš saka, es ilgojos pēc tevis. Salīdzina ar cilvēku, kurš tuksnesī ilgojas pēc kaut kā atsvaidzinoša. Es no sirds tevi meklēju. Viņš saka, ka jau iepriekš ir redzējis viņa spēku, viņa godību. Es meklēju, ko esmu atzinis par īstu, jo tava laipnība ir labāka kā dzīvība, manas lūpas tevi slavēs. Viņš saka, kas mani motivē ilgoties un slāpt pēc tevis, ir tas, ka esmu patiesībā iepazinis, ko esmu piedzīvojis. Manas lūpas tevi slavēs, es tevi svētīju. Viņš saka, mana dvēsele ir apmierināta. Vai tu kādreiz jūti ko līdzīgu pret Dievu, ka tava dvēsele ir pieķērusies viņam, ka tu ilgojies pēc viņa, tiecies pēc viņa, ka vēlies vēl tuvākas un labākas attiecības ar viņu? Slāpes un izsalkumu pēc Dieva, iespēja nākt viņam vēl tuvāk. Pamatā ir ilgas pēc personiskām attiecībām. Tas viss ir par tuvošanos viņam, par to, lai uzzinātu, kas viņš ir, un sāktu baudīt viņu. Par izsalkumu un slāpēm. Tās ir kā neremdināmas ilgas pēc viņa. To pat nav iespējams pilnībā izskaidrot. Tas ir kas tāds, kas mīt dziļi tevī. Tu jūti vilkli pretī viņam. Ja tavā sirdī ir patiesa ilgošanās, es gribu
jautāt, vai tu kādreiz tā jūties? Vai Dievs ir svešinieks vai tuvs draugs? Vai starp jums valda siltas, tuvas, personīgas attiecības? Vai tu arvien gribi vairāk un vairāk Dievu? Vai arī viņš ir tikai tur, kaut kur tavas dzīves fonā? Tas noteikti norāda uz to, kādas ir jūsu attiecības, kur jūs atrodaties attiecībās ar Dievu un kur viņš vēlas, lai jūs būtu. Patiesība ir tāda, ka viņš vēlas šādas attiecības ar ikvienu no mums. Slāpstošas, izsalkuma pilnas attiecības. Svētais gars ir mūsos ielicis ilgas pēc viņa. Ik viens cilvēks piedzimst ar tukšumu sirdī, ko spēj aizpildīt vienīgi Dievs. Laika gaitā, ja vien cilvēks uz to tiek mudināts un virzīts, viņš tiek pestīts un pamazām pieaug šajās attiecībās. Ja viņš uz to nav virzīts, cilvēks aizslīd pilnīgi pretējā virzienā, vispār nedomājot par Dievu vai ar domājot par viņu ļoti reti. Iespējams, kādu no jums domā, ka tieši tas ir noticis ar jums. Kāpēc man veidot attiecības ar Dievu? Neviens man par viņu nav stāstījis. Es par Dievu neko nezinu. Viņš ir kā svešinieks debesīs, kurš kādus tiesā, bet kādus mīl, ko es par viņu zinu. Par to es arī šodien gribu runāt. Kā tu vari iegūt attiecības ar viņu, kas ir daudz spēcīgākas, tuvākas, patiesākas, ko tu varētu izveidot ar cilvēkiem uz zemes? Ja jau vienīgi viņš var apmierināt cilvēka sirdi, un vienīgi Dievam tas ir pa spēkam, ja jau vienīgi viņš rada to vareno izsalkumu mūsu sirdīs pēc sevis, kas liek mums ilgoties, tad mums būtu jājautā, kungs, kā es varu zināt, ka man tas ir? Tāpēc es gribu minēt dažas pazīmes tam, ka tu vari būt pilnīgi drošs, ka esi viens no tiem cilvēkiem, kurš patiesi un pa īstam ilgojas pēc dziļākām, tuvākām attiecībām ar viņu. Lielai daļai nav šīs slāpes. Draudzes ir pilnas ar mēreni siltiem cilvēkiem. Viņi mīl Dievu šodien un svētdien, pāris reižu nedēļā iedomājas par viņu. Paretam aiziet uz baznīcu, paretam kaut ko ziedo, tā vietā, lai dotu 10. tiesu. Viņi pamet Dievam dzeram naudu, un rezultātā viņi nav apmierināti. Bet savā ziņā tas palīdz viņiem saglabāt tīru sirdsapziņu un atgriezties atkal nākamajā nedēļā, izdarīt kādu mazumiņu. Es domāju, kas tad ir tie īstie patiesie dievišķie pierādījumi izsalkumam, slāpēm, ilgām pēc viņa, attiecībām ar viņu, kas ir tuvas un ārkārtīgi piepildošas. Ir pienācis brīdis būt pilnīgi godīgiem. Redzi, mēs nevaram augt, ja vien neesam ar savu kungu atvērti un patiesi. Reizēm tas nozīmē, ka mums jākļūst atvērtiem arī citiem cilvēkiem. Kā es varu būt tik tūs ar debes tēvu, ja viņu pat neredzu? Viņš ir absolūti nevainojams, jo viņš zina, kā savā pārdabiskajā spēkā mūs uzrunāt mūsu iekšējo būtību. Ja attiecībās ar otru cilvēku tuvību nosaka viņa attieksme vai tas, kā mēs jūtamies, tad ar Dievu tā nav. Es šeit runāju par tādām attiecībām, kas tevi piepildītu katru tavas dzīves dienu. Kas ir pirmais pierādījums? Atbildes būs ļoti vienkāršas, tomēr tās ir patiesas. Šobrīd vēl neko nesāciet tiesāt. Cilvēkam ilgas pēc Dieva ir mīlestība, patiesa interese, dziļas, ilgas pēc Dieva vārda. Visa šī grāmata runā par Dievu. Tā mums atklāja, kas ir Dievs, ko viņš domā, ko viņš dara, ko viņš saka, kā viņš darbojas mūsu dzīvē, kādas ir grēka sekas, kādas ir paklausības sekas. Tas viss atrodams šajā grāmatā. Ja es gribu izveidot ar viņu attiecības, tad man jāzina, kā viņš domā.
Es gribu zināt viņa ceļus. Visu šo gadu laikā es nekad neesmu saticis cilvēku, kurā būtu dievbijīgas, dziļas, paliekošas slāpes un izsalkums pēc Dieva, bet kurš arī nejustu slāpes un izsalkumu pēc dzīvā Dieva vārda. Šāds cilvēks grib viņu patiesi iepazīt. Es to varu teikt ne tikai par spēcīgiem, redzamiem kristiešiem, kurus Dievs ir spēcīgi lietojis, bet arī par daudziem citiem cilvēkiem, kurus es ikdienā satieku. Jau no īsas sarunas var pateikt, jā, šis ir cilvēks, kurš slāpst pēc Dieva. To nevar apklusināt. Dieva vārds. Šeit mēs meklējam gudrību, spēku un vadību savai dzīvei. Vai tevī ir slāpes un ilgas pēc viņa? Tad tevī būs izsalkums un slāpes pēc tā, ko viņš saka attiecībā uz tavu dzīvi. Kur tu šobrīd esi? Kas ar tevi notiek? Un kā viņš var darboties tavā dzīvē? Tiek celta tava ticība nevien Dieva vārdam, bet arī Dievam kā personai. Šī ir Dieva atklāsme. Mēs nepielūdzam grāmatu, mēs pielūdzam Dievu, kurš sevi atklāja šajā grāmatā. Ikreiz atverot šo grāmatu, mums ir sajūta, it kā meklējot zeltu. Tu zini, ka te ir atrodams kas dārgs. Tev atliek vien uzsākt attiecības ar viņu. Dievs runā uz manu sirdi. Lai Svētais Gars parāda man patiesību. Ko nozīmē šis pants, ko tas man saka? Tava ticība sāks augt, jo jūs atradīsiet vienu patiesības tīradni pēc otra, vienu principu pēc otra. Otrs pierādījums ir šis, to ar lielu prieku pavadu laiku ar Dievu. Jēzus reiz teica, es palieku jūsos. Ja cilvēks no sirds mīl Dievu, viņš noteikti gribēs ar viņu pavadīt laiku. Jā, bet es esmu tik aizņemts. Kāpēc tev nelūgt šādi? Dievs, es ļoti gribētu šādas attiecības ar tevi. Es vēlos pavadīt ar tevi laiku, bet es esmu tik aizņemts. Dievs, dari, kas jādara, lai es nebūtu tik aizņemts. Šī aizņemtība ir velna meli un velna viltība. Dievs tā nedara. Savukārt, ja mēs pavadām laiku ar viņu, ko tas pasaka? Ko tu kā sieviete sadzirdi, ja vīrs tev teiktu, zini, es šodien neiešu uz darbu. Es pavadīšu dienu ar tevi. Kas notika? Ziniet, ko Dievs mums saka? Kā būtu pavadīt laiku ar mani? Man pietiekam daudz laika, lai pabūtu divatā ar tevi. Ja tava lūkšana dzīve aprobežojas ar Dievs, tu jau zini manas vajadzības 1., 2., 3., 64., 65., 98., 99., 100. Viss, ko tu esi izdarījis, es izteicu Dievam savus lūgumus. Vairums cilvēku savu lūkšanu laiku aizvada runājot par sevi un savām vajadzībām. Ir iespējams aizvadīt daudz laika lūkšanās, bet Dievu nemīlēt. Tu vari pavadīt daudz laika lūkšanā, bet tā arī neizveidot tuvas attiecības ar viņu. Kāpēc? Jo tu nāc ar izstiept roku. Patiesībā lielais vairums pie viņa nāk ar 2 izstieptām rokām. Vai zini, kas viņu iepriecinātu? Ja vēlamies runāt ar viņu par viņu. Tēvs, es zinu, ka tu esi žēlastības Dievs. Kungs, es reizēm tā nejūtos. Ja tu kādu mīli, tev patīk ar viņu sarunāties. Tu gribi dzirdēt viņu runājumu. Ja tu kādu mīli, tev vajag viņam to izpaust. Ja starp jums ir izsalkuma un slāpju pilnas attiecības, tad tu gribēsi pavadīt ar viņu laiku, tu gribēsi ar viņu sarunāties. Tu gribēsi pavadīt ar viņu laiku, ieklausoties viņā.
Ja tu ilgojies pēc personīgām attiecībām ar viņu un sāc pēc tam arī cīties, Dievs sāks runāt uz tevi. Es to varu pierādīt savā dzīvē, citu cilvēku dzīvē, kas saka, jā, Dievs runā, jā, viņš skaidri izsakās, jā, viņš dod norādes, jā, viņš dara. Kad tu to lūdz, pēc kā tu viņam lūdz? Vai tu saki viņam, cik ļoti viņu mīli? Vai arī izsaki viņam savu pateicību? Vai tu pateicies, ka viņš ir tāds Dievs, kāds ir? Kad tu lasi rakstus un redzi, kā viņš darbojas citu cilvēku dzīvē, vai tu slavē viņu par to, kā viņš ir darbojies, piemēram, Dāvida dzīvē? Vai tu slavē viņu par to, ka Bībelē ir atklāts tik daudz kas tāds, kas attiecas arī uz mums, kad esam grūtībās, kārdinājumos un sarežģījumos? Kad tu saproti, kas viņš ir, ko viņš ilgojas mums dot, kā viņš darbojas, tev vairs nav jālūdzas un jādiedelē vai jādzīvo nedrošībā. Tu vari dzīvot drošībā. Es gribu minēt trešo punktu. Ja tev ir slāpstošas izsalkuma pilnas attiecības ar Dievu, tu tiec atbrīvots. Dievs sāk tevi atbrīvot no pasaules vilkmes. To nevar izskaidrot. Tu pēkšņi to vienkārši vairs nejūti, jo tagad tev dvēseli priecājas par pašu Dievu. Tavs gars priecājas par Dievu, kad tu ieklausies viņā, lasi viņu vārdu, sarunājies ar viņu. Tagad viņš tevi baro, viņš tevi apmierina, mazina slāpes. Lietas, kuras tev šķita ir tik nepieciešamas, tagad sāk kļūt mazsvarīgas. Tu tiec atbrīvots no pasaules vilkmes. Es redzu tik daudz, kas ilgojas un augst pēc dažādām mantām, un man jādomā, ak, Dievs, ja vien viņi zinātu, ka iet pie tēva neko nemaksā, ja vien viņi zinātu, cik viņi būs tukši, apmuļķot un vīlušies, ka tas viss beigsies. Viņš ilgojas veidot ar mums attiecības, kas mūs emocionāli no tā visa atbrīvot. Vēl viena pazīme, ka tev ir spēcīgas, nodevušās, slāpstošas attiecības ar viņu, ir, ka tu ilgojies būt sadraudzībā ar citiem ticīgajiem. Viņš teica, neatstājiet savas sapulces, kā daži paraduši. Cilvēks, kuram ir izsalkums slāpes un ilgs pēc Dieva, pēc tuvām attiecībām, atradīsies Dieva namā, viņu slavējot. Esmu dzirdējis cilvēku sakām, esmu glābts, esmu kristīts, bet netic, ka tev jāpieder pie kādas baznīcas, lai nonāktu debesīs. Pilnīgi pareizi. Tev nav jāpieder pie draudzes, lai nonāktu debesīs, bet tu palaidīsi garām Dieva svētības. Es tev parādīšu, cik tas patiesībā ir sautīgi. Jūs klausāties? Sakiet āmen. Lūk, tas ir sautīgi teikt. Man nav jādodas uz draudzi. Ar to tu pasaki, ka vienīgais cilvēks, kas tev rūp, esi tu pats. Es negribu iet uz baznīcu, tāpēc arī neiešu. Dievs ielicis tevi sadraudzībā ar šiem cilvēkiem, jo vēlas lietot tevi, lai svētītu kādu citu. Cilvēks, kas tevī ieklausīsies un jutīsies brīvi ar tevi līdzdalīt savas sirdsāpes un nastas, jo kaut kas tevī ir tāds, kas ļauj viņiem atvērties un pastāstīt, ko viņš šobrīd piedzīvo, un Dievs vēlas tevi tajā lietot. Ir absolūti sautīgi un egoistiski teikt, man nav jāiet uz baznīcu, es varu nonākt debesīs arī bez tā. Vai tāda ir tava attieksme pret draudzi? Vai tu esi viens no tiem, kas svētdienas rītā labāk paguļ ilgāk, jo kā nekā tu esi tik smagi strādājis 6 dienas nedēļā? Es to saprotu. Ļoti bieži es strādāju 7 dienas. Ne jau tāpēc esmu mācītājs. Es nevaru sagaidīt, kad būšu šeit, kopā ar Dieva cilvēkiem sadraudzībā, lai klausītos un dziedāšana un mūzika paveic tik daudz laba manā dvēselē. Tev ir jājautā, kā tu vari teikt, ka mīli Dievu, mīli būt attiecībās ar viņu, ja viņš mīl savus cilvēkus. Bet tu nē. Tu negribi būt viņiem sadraudzībā. Cilvēks, kurš ir izsalcis, izslāpis pēc viņa, ilgosies ar to dalīties. To nav iespējams paturēt pie sevis. Mums Kungs Jēzus Kristus ir devis pavēli, no kuras nevaram izvairīties. Runājiet ar mani.
Runājiet par mani, kamēr viņi uzzina par mani. Runājiet par mani, kamēr viņi sāk man sekot. Runājiet par mani, kamēr viņi tiek kristīti. Runājiet par mani, kamēr draudzes tiek pavairots visā pasaulē. Runājiet par mani. Tad tu saki, es esmu kristietis, bet, manuprāt, tev vajadzētu šo to paturēt pie sevis. Pavisam noteikti, īpaši grēku. Bet Jēzu gan nevajag paturēt pie sevis. Viņš ienāk mūsu sirdī. Viņš nāk, lai mēs dalītos, lai mēs tiktu glābti, lai mūs pilnveidotu, darītu spēcīgus un tad dotu viņu tālāk. Vai tev ir ar viņu tādas attiecības? Tu teiksi, man vienmēr ir šķits, ka labāk to ir paturēt pie sevis. Nē. Kā tu atbildētu pats sev? Pavisam godīgi. Vai tev ir šādas attiecības vai nē? Pirmkārt, tev jāpazīst Kungs Jēzus Kristus kā savs personīgais glābējs. Pirmais solis. Otrais solis, tev ir jāpieņem lēmums. Es gribu sevī dziļas, personīgas, ilgas, izsalkumu un slāpes pēc Dieva. Tad lūdz Dievam, Kungs, māci man, kā veidot šādas attiecības ar tevi. Tēvs, lūk, ko es vēlos. Mana dvēsele tiecas pēc tevis, Tēvs. Mana sirds slāpst pēc tevis, Dievs. Izveido starp mums šādas attiecības. Ceturtais. Dodies tur, kur tev ir iespēja būt Dieva vārdā un sāc lasīt. Bet tagad lasi pavisam citu iemeslu dēļ. Nelasi. Lai varētu novadīt svētdienas skolas nodarbību. Nelasi, lai sagatavotu svētrunu. Nelasi, lai atbildētu uz kāda cita jautājumiem. Lasi un pārdomā Dieva vārdu pats sev. Kungs, runā uz manu sirdi. Parādi man šodien kaut ko par sevi. Parādi man kaut ko pašam par sevi. Un tad, kad viņš to dara, esi gatavs atzīt un nožēlot jebko, kas nav bijis pareizi. Vai ir pateicies viņam un slavē viņu par to, kas ir pareizi. Tad ej pie Dieva vārda un ieklausies. Viņš sāks strādāt pie tavas sirds pārsteidzošos veidos. Grēka atzīšana, nožēlošana ir ļoti svarīga. Dievs tevi pārliecina. Un vai nu uzreiz tiec ar to galā, vai arī šīs attiecības kļūst distancētas. Ja es vairs nenožēloju savus grēkus, es pasaku Dievam, tu man esi vērts tikai mazlietiņu. Bet ja tu lūdz, Dievs tīri manu sirdi, es patiesi nožēloju savus grēkus, es uzticos tev, Dievs, ka tu man piedosi. Zini, kas notiek? Viņš velk tevi sev tuvāk un tuvāk, jo tādas ir viņa sirds ilgas. Visi šie soļi ir svarīgi, un tie nav vienreiz darāmi, bet nepārtraukti. Vai es kļūdīšos un kritīšu? Jā, bet uzreiz celies augšā un turpini, jo viņš pazīst mūsu sirdis. Ja esmu gatavs paklausīt viņam, tad šīs slāpes attīstīsies. Varu pastāstīt par savu dzīvi. Atceros brīžus, kad biju tik tālu, cik tālu vien tas bija iespējams. Es saucu uz Dievu, Kungs runā uz manu sirdi. Beidzot, Kungs runā, viņš saka, mēs nekur tālāk neiesim, kamēr nebūs ticis galā ar to un to. Tik līdz tu tiec galā ar tām lietām, ko viņš uzrāda, jūsu attiecībās kaut kas mainās. Tās kļūst priekpilnas, piepildošas, apmierinošas, un tu vairāk sāc par viņu priecāties. Savukārt, ja viņš uz kaut ko tev norādīs, bet tu negribi no tā tikt vaļā, tad tu principā saki, dziļas paliekošas attiecības ar tevi nav tuvu tik vērtas, kā šī lieta, pie kā turos. Tas ir muļķīgi. Tiec ar to galā un ļauj, lai Dievs tevi svētī.
Ja vien es varētu atvērt caurumu jūsu galvā un to visu ieliet iekšā, stipri aizskrūvēt, lai tas nekur nepazūd. Bet, diemžēl, es to nevaru. Tas ir tavs lēmums. Vai es turpināšu dzīvot mērenībā, vai arī gribu pieiet nopietni savām attiecībām ar viņu. Lūk, kur ir problēma. Šajā svētrunā jūs esat dzirdējuši tik daudz patiesības par attiecībām ar Dievu, tā ka varu teikt vēl tikai vienu. Ja tu savā sirdī apņemsies palikt mērenībā, tev zem kājām var pazust pamats. Vai tu domā, ka Dievs atkal un atkal izlies savu patiesību, un tu varēsi turpināt dzīvot sautīgu, egoistisku, knapi siltu dzīvi, un Dievs to ignorēs? Nē, tā nebūs. No tā, kam tik daudz dots, arī daudz tiks prasīts. Jo tu esi gudrs cilvēks, tad tu jau šodien viņam teiksi: Tēvs, es vēlos šīs paliekošās dziļās ilgas, slāpes un izsalkumu pēc tevis savā sirdī vairāk par jebko citu. Ja caur šodienas programmu tiks svētīts, ienāc mūsu mājaslapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām.